Jūs prasāt, vai es dzīvoju? Es pat gulēju ar viņu, jo es esmu vairākus mēnešus ar to lēnām nodarbojos. Tas, no kā viss sākās, bija manā gadījumā mūzika. Diezgan nozīmīga loma šeit būs arī itāļu tautas mūzikai. Šī mūzika tanī laikā ir skanējusi ļoti bieži. Tad Dante droši vien to ir dzirdējis. Pieredzi ir jāpaplašina ar lasījumiem no dievišķās komēdijas. Es, protams, nevarēju iedomāties nevienu citu kā Juru Strangu. Tās mīlestības, kas ir šajā Dantes sacerējumā, ir ļoti daudz un dod skatītājiem kaut kādu nojausmu par to, kas ir dievišķā komēdija. Ja viņi tā kā apstādina laiku, man vienmēr ir tāds sajūta, ka jūs sākat lasīt tos fragmentus, ka šitā varētu sēdēt vispār nedēļu un klausīties. Dīvaini, tur ir kaut kas tāds suģestējošs. To mums arī vajadzētu saglabāt, to kopējo noskaņu, to gaišāko pusi, optimistiskāko attiecības ar augstāko. Tas tur viss ir iekšā, un šis atklājums jau pats par sevi ir brīnišķīgs. Māksla nav izstāstāma. Tur jau tā lieta, ka to nevar tā izstāstīt. Pats galvenais laikam ir, lai cilvēki atnākot izbaudītu mūziku, izbaudītu šo brīdi, to, ka mēs esam dzīvi, un to, ka mums vēl viss ir priekšā, un nevis nodarboties ar dažādām filozofiskām spekulācijām. Es domāju, ka būtu labi, ja cilvēki to ņemtu vienkāršāk.